Kaut kas jauns CSDD braukšanas eksāmenos. Godātie topošie autovadītāji, no 1. jūnija sāks eksāmenos CSDD braukšanas pieņemt navigāciju. Tātad, kā tas viss notiks? Inspektors jūs laicīgi brīdinās, ka jums eksāmenā tiks pielietot navigācijas sistēma, un kaut kur eksāmena vidū vai eksāmena beigās inspektors aktivizēs to navigāciju. Un līdz ar to kursantam vajadzēs vadoties pēc komandām, ko protams, ka dos tā pati navigācija un maršruta, aizbraukt līdz kaut kādam punktam B. CSDD braukšanas eksāmenos tiks izmantota Waze navigācijas sistēma. Tātad kursantam CSDD braukšanas eksāmenā vadoties pēc balss komandām un arī, protams, ka pašas Waze vizualizācijas maršruta vajadzēs nobraukt minimāli 5 minūtes. Tātad, ko es jums iesaku, godātie topoši autovadītāji? Ņemat savus instruktorus, ņemat savus radiniekus, instalējat Waze navigāciju, pieslēdzat vai telefonā vai pašā mašīnā un ir laiks jau praktizēties, lai pēc tam eksāmenā nebūtu problēmas. Lai veicas!